Labdien, cienījamie skatītāji un klausītāji! Esmu Sarks.lv žurnāliste, un šodien podkāstā aizvietošu savu kolēģi Kārli Roķi, ko esat ieraduši redzēt, jo viņš ir devies pelnītā atvaļinājumā, taču informācijas plūsma nestāv uz vietas. Tādēļ mēs turpinam mūsu raidierakstu sēriju, un šodien mēs runāsim par Unilab. Mēs bieži runājam par raķetēm, ieročiem, personālu, taču tas viss sākas parasti laboratorijās un jaunu uzņēmumos. Un šodien mēs esam uz studiju aicinājuši cilvēku, kas saved šīs divas pasaules kopā. Unilab pārstāvi Kristu Avotu. Es sveicināts. Sveiciens visiem! Un tad es domāju, mēs varam sākt ar to pašu pamata jautājumu, kas tad ir Unilab, jo es saprotu, ir gan Unilab un Unilab Defense. Jūs varētu izskaidrot, kas katrs ir un kāda ir tā atšķirība? Jā. Tad Unilab ir Latvijas zinātņu augstskolu dibināta organizācija, kas ordināli, kuras mandāts bija attīstīt zinātņu ietilpīgas tehnoloģijas, veicināt viņu komercializāciju. Respektīvi Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā Universitāte, Sadaņu Universitāte un Jelgavas biotehnoloģija. Neatceros viņu pareizi jauno nosaukumu, bet domāju, klausītājs sapratīs. Un vēsturiski Unilab nodrošināja vairākas programmas, kas bija paredzētas vai zinātniekiem vai pētniekiem, kas radījuši kaut ko jaunu un viņi meklē iespējas komercializēt savu izgudrojumu, kā arī uzņēmējiem, kas meklē iespējas satikt to zinātniekus un ar viņiem kopā kaut ko veidot. Un tad pagājušā gada nogalē Unilab ciešā sadarbībā ar aizsardzības ministriju pēc nepilnu 3 gadu intensīva darba kvalificējās arī kā NATO Diana programmas, nacionālais kontaktpunkts un programmas ieviesais. Tur jau, man liekas, jāskaidro, kas ir NATO Diana, kas tālāk par akcelerācijas centru vispār, tādā skaidrā cilvēku valodā, lai klausītāji saprot. Jā, NATO Diana ir NATO organizācija, kuras mērķis ir identificēt tehnoloģijas, kas var būt noderīgas militārā sektora gala lietotājiem, kompānijas, kas viņas rada, atlasīt, uzņemt savā programmā un programmas ietvaros novest šīs tehnoloģijas līdz aprobācijai militārās mācībās. Un tie uzņēmumi, kuri ir sev pierādījuši kā veiksmīgus, viņi dabū arī finansējumu grantus, viņi dabū grantus, lai nodrošinātu testēšanu un certifikāciju. Viņi var dabūt grantus, lai piedalītos dažādās starptautiskās militārās mācībās. Un tie, kas ir veiksmīgākie, šobrīd ir arī tāda atsevišķa papildu programma, kas saucās Diana Rapid Adoption Service, jeb šo vienkāršotāks mehānisms, kā NATO dalību valstu gala lietotājiem iepirkt šīs īpaši atlasītās tehnoloģijas, lai viņas ātrāk sasniedz gala lietotājus ar stipri vieglāku procedūru. Bet es saprotu, tie akcelerācijas centri ir vairākās dalību valstīs, un katrai ir savs tā specifika, pie ko jūs strādājat. Jūs varat pastāstīt varbūt vairāk par to pašu programmu? Jā, tādā. Tad šobrīd aliansē ir 16 akreditētie centri. Mēs esam viens no viņiem, tā kā visās valstīs nav. Un katram centram ir sava specializācija. Varbūt, zinām mērā analoģija varētu būt ar NATO ekscelences centriem. Jā, Latvijā ir strateģiskās komunikācijas ekscelences centrs, Igaunijā ar kiberdrošību un tā tālāk. Līdzīgi arī Diana programma ietvaros, katram no 16 centriem ir sava specializācija. Mums Latvijā specializācijas ir 2, ir dronu, jeb autonomo sistēmu tehnoloģijas un ekstrēmās vides tehnoloģijas, jeb kā palīdzēt mūsu karavīriem izdzīvot skarbākos klimatiskākos apstākļos, ar to domājot ziemeļvidi. Un kā Latvija nonāca līdz šiem droniem? It kā mēs esam dronu koalīcija, mēs esam līdzdibinājuši viņu, jā, un kā jūs nonācāt līdz šim un šiem ekstremālajiem apstākļiem? Jo mēs neesam nekāda Norvēģijas ziemeļi, Mēs neesam, bet pagājušā ziema bija gan nopietna. Taisnība. Šis faktiski bija
2 gadu ceļš, lai tiktu pie šīs akreditācijas, kur no Alianses, no Dianas galvenā štāba arī vairāk kārtīgi pārbaudīja mūsu spējas un kompetenci strādāt šajā jomā un šīm tehnoloģijām. Tā kā tas bija tāds garāks process, lai līdz tam nonāktu, un tad arī rudenī kļuvām par daļu no NATO Dianas, un šobrīd arī pie mums notiek pirmā Dianas programma. Ok, un es saprotu, ka NATO redz šos caurumus, ko nepieciešams aizlāpīt ar jaunu uzņēmumiem. Varbūt jūs varat pastāstīt, kas ir šie caurumi. Varbūt, ja klausītājiem ir kāds jaunu uzņēmums, varbūt var konkrēti strādāt jau pie kaut kāda projekta izstrādes, ja ir idejas. Jūs varat pastāstīt, kas tad NATO trūkst un pie kā strādāt? Katru gadu NATO Dianas štābs izziņo izaicinājumu tēmas, un viņas katru gadu drusku mainās. Attiecīgi šī gada iesaukumā bija 10 tēmas, kur bija gan autonomos sistēmu tehnoloģijas, gan drošo sakaru tehnoloģijas, gan aizsardzība no bioloģiski ķīmiskiem piesārņojumiem, ieročiem un tā tālāk. Un, faktiski šīs tēmas ir tā augstā līmenī, viņas ir publiski atrodams Diana mājaslapā, iemetīsiet internetu meklētājā NATO Diana, atradīsiet arī mājaslapu. Jāņem vērā, ka šīs tēmas katru gadu tiek koriģētas, atbilstoši aktuālajām vajadzībām, un attiecīgi jaunās tēmas droši vien uz vasaras beigām tiks izsludināts, un tad rudenī ir pieteikšanās jauniem ciklam. Mēdz būt situācijas, kā tas, piemēram, notika gluži nesen, dažas nedēļas atpakaļ, kad tiek izsludināti ārpus kārtas uzsaukumi, ja parādās kāda neatliekama vajadzība. Tieši pirms pāris nedēļām bija ārpus kārtas uzsaukums par mākslīgā intelekta tehnoloģijām militārai plānošanai. Tur gan bija ļoti īsts šis pieteikuma periods, faktiski 10 dienas, un lai atcīm redzot, bija tāda vajadzība, kas nevarēja gaidīt rudeni. Ja. Un kopumā šogad kopējā iesaukumā tika atlasīti apmēram 150 uzņēmumu no visas Alianses, tostarp arī Latvijas. Tur ir diezgan stingrs konkurss, tā varētu teikt. Konkurence izklausās. Tā selection rate ir apmēram 3,5–4%. Iepšu viens no 25 pieteikumiem tiek uzņemts. Tā kā pats fakts tās kompānijas, kas iztur šo sietu un kuras tiek uzņemtas programmā, tas jau ir tāds nozīmīt, ko likt uz krūtīm, un jau zināms konkurss ir izturēts. Un tad attiecīgi arī programmas ietvaros, atkarībā no tā, jau uzņemot komandu vai kompāniju programmā, viņi saņem pirmo grantu finansējumu, un atkarībā no tā, kā viņi performē un kāds rezultāts parāda, tad viņiem parādās jaunas finansējuma porcijas, ko viņi var saņemt tālāk attīstībai. Un no Latvijas kāds ir ticis? Ir iespējams? Jā, ir šogad viena komanda. Viņi gan ir nodoti mūsu čehu kolēģu rokās, jo viņi darbojās kosmosa tehnoloģijās, un Čehijā ir šis Excellence centrs kosmosa tehnoloģijās. Un varbūt jūs varat pastāstīt, ko jūs pats darat Unilab Defense, kas ir jūsu galvenie darba pienākumi? Man ir varbūt tāds netipisks amata nosaukums, latviski būtu rezidējušais uzņēmējs, iepšu tāds štata mentors, kas strādā ar komandām gan pie tehnoloģija attīstības ceļkartēm, gan pie komercializācijas, iepšu ieviešanas gala lietotājiem. Un tad es domāju, mēs varam pāriet tieši pie šīs programmas. Es saprotu, jau sākās un jau tuvojas noslēgums 6 mēnešu programma uzņēmējiem. Jūs varat izstāstīt to atlases procesu, kādus uzņēmumus tad jūs mentorējat, tā teikt, un ko viņi ir darījuši konkrēti šo 6 mēnešu laikā? Kādas iespējas paveras uzņēmumiem piedaloties programmā? Par atlases procesu un arī programmu komandu vērtēšanu faktiski no Dianas puses ir tādi, tā varētu teikt, 4 galvenie rezultīvie rādītāji, kas tiek mērīti gan pie komandu atlases, gan tālāk mērot viņu progresu. Un tad viens ir tehnoloģiju gatavība, ir angliski plašāk pazīstama abreviatūra TRL, Technology Readiness Level.
NATO Diana izmanto papildinātu versiju TTRL, jeb šo Technology Testing and Readiness Level, jeb šo cik gatava ir šī tehnoloģija, lai viņu pielietotu jau laukā un operācijās. Tad praktiski uzņēmums, kas vēl garāžā taisa dronus un praktiski nav spējīgs pilnvērtīgi ražot, nav iespējams kvalificēties. Ir. Faktiski tas ir šīs programmas mērķis, ir pātrināt viņu attīstību. Okay. Līdz ar to neviens nesagaida, ka tev jau ir pilnīgi nopucēts produkts, bet, teiksim tā, tev būtu jābūt labai izpratnē par to, kas ir tava unikālā priekšrocība risinājumā vai tehnoloģija vai izgudrojums. Ja? Būtu jābūt, teiksim, tādai konceptuālai izpratnē, ka tas varētu būt vērtīgs militāriem pielietojumiem. Un tālāk jau tas ir mūsu uzdevums programmas ietvaros maksimāli paaugstināt šo te gatavību, lai varētu reāli pielietot. Ja? Tad tehnoloģija gatavība ir viens kritērijs, otrs ir, tā varētu teikt, kompānijas gatavība vai briedums arī. Sākumā pie uzņemšanas tā ekspektācija nav, ka tās kompānijas viss būs nobrieduši, bet, teiksim, mums uzņemot komandas ir jānomēr temperatūra, ja, kādā līmenī viņas ir, un tad mūsu uzdevums ir palielināt viņu kā organizācijas gatavību arī strādāt ar aizsardzības jomas gala lietotājiem, gan stiprināt viņus kā organizāciju, gan arī, piemēram, tas varbūt tāds detaļs par programmu, bet teiksim, mēs veicam arī tādu red teamingu, jeb šo parādam komandām, kādu informāciju par viņiem var atrast un kā viņus vingrinājuma ietvaros varētu no malas ietekmēt un tā tālāk, lai viņi saprot, ka šajā jomā, protams, arī ļoti svarīga drošība. Tad ir teiksim tā, gala lietotāju aprobācija, ja, vai viņiem ir identificēta gala lietotāja, ar ko viņi gribētu testēt, vismaz sākt. Ja. Pie tā mēs ļoti daudz strādājam programmas ietvaros. Liela daļa programmas ir darbs ar potenciāliem gala lietotājiem no dažādām NATO dalību valstīm, no dažādām spēku kategorijām, spēju kategorijām, lai saprastu, kur ir tas tā labākā sadarība. Un šeit jāsaka, Latvija ir īpaši labā pozīcijā, jo mums ir mūsu bruņotie spēki un mums ir arī mūsu sabiedrotie, kas ir šeit, multinacionālā divīzija un brigāde. Līdz ar to tieši Latvijas programmā mums ir ļoti cieša sadarbība ne tikai ar NBS, bet arī ar kanādiešiem, ar angļiem un citām mūsu sabiedrotā valstīm, kuras fiziski ir pārstāvētas esot šeit Latvijā. Tātad uzņēmējiem reāli piedaloties šajā projektā ir tieši iespēja tikties uz vietas ar karavīru un reāli testēt savu izstrādāto projektu. Jā, tas ir viens no programmas uzdevumiem. Lai nonāktu līdz testēšanai, tur, protams, ir zināms darbs, kad kompānijas un gala lietotāji strādā pie tā, lai saprastu, kādas tieši ir gala lietotāja vajadzības, prasības, ekspektācijas un to arī ieviest savos risinājumos, lai viņas tad jau varētu pielietot jau laukā un mācībās. Un tad jūs varētu mazliet arī pastāstīt, kas tad ir tās komandas, kas pie mums tēt Latvijā strādā šo 6 mēnešus, un ko viņi ir reāli darījuši, bijuši uz Sēlijas poligonu vai ādažiem? Viss kaut kur, jā, droši. Tad pirmajā programmā, kas notiek pirms Latvijā, mums ir 6 kompānijas, 3 ir no Kanādas, kas ir mūsu tādi ļoti strateģiski sabiedrotie. Jā. Viena no Anglijas, viena no Norvēģijas un viena no Slovenijas. Un faktiski 3 no viņām ir izstrādā autonomās bezpilota sistēmas. Katra ir drusku savu specializāciju, jo jau vārdu drons ir dzirdējuši visi, bet tur ir ļoti daudz nianses, kādām misijām, kādām operācijām, kādam klimatam un tā tālāk. Tad, faktiski mums ir 3 gaisa dronu komandas. Mums ir viena komanda, kas strādā ar kas ir radījuši jaunas ķimikālijas, lai nodrošinātu termālo kamuflāžu. Savukārt, lai karavīrs vai drons varētu paslēpties no pretinieka sensoriem un kļūt neredzams. Mums ir viena komanda, kas izstrādājusi, kas oriģināli viņi strādāja faktiski arī kosmosa segmentā, izstrādājot komponentus kosmosa kuģiem, bet šobrīd viņi taisa risinājums, kā ļoti strauji kaujas lauka apstākļos izvērst komunikāciju un elektrotīklus, arī izmantojot drons.
Un vēl viena komanda ir strādā jomā, kas saistīta ar ķīmisko un bioloģisko aizsardzību, monitoringu un prevenciju. Un kam tad viņi ir gājuši cauri šo mēnešu laikā? Viņi ir gājuši cauri ļoti daudz kam. Pirmajā dienā, kad viņi visi ieradās Latvijā, tur paldies Cēsu galā zemesargiem, kas šīs komandas mīnus 14 grādos izveda garākā pastaigā mežā. Okay. Tā teikt, lai sajustu gan mūsu klimatu, gan tā mazliet saliedētos, bet principā jau no pirmajām dienām ir ļoti intensīvs darbs ar dažādiem gala lietotājiem, kā es minēju, no dažādām nācijām, kas mums šeit ir pārstāvēts, un tikai mēs diezgan daudz arī vedam uz Latviju dažādu valstu, sabiedroto valstu pārstāvjus, kuriem nav varbūt patstāvīgas klātbūtnes, bet mums ir bijuši, teiksim, eksperti no Somijas, arī amerikāņi. Tie mentori, kas palīdz? Mentori, kas ir militārās jomas eksperti, katrs savā jomā, kuriem varbūt ir specifiskas vai specializētas zināšanas, kuras varbūt uz vietas mums tik plaši nav pārstāvēts. Un faktiski programmas ietvaros reizi mēnesī, vismaz uz nedēļu mums ir klātienes programma. Kur tātad uzņēmējiem nav jābūt uz vietas, viņi var būt savā mītnes zemē un tad atbraukt uz... Viņi katru mēnesi lido uz Rīgu. Okay. Tā kā faktiski ir kļuvuši par vietējiem. Viņiem ir arī, teiksim, tādas kopīgas aktivitātes, ko organizē Diānas štābs, teiksim, Minhenes drošības konferences ietvaros, tāds zināmāks fórums, tur bija arī tāda pirmā prezentāciju sesija pilnīgi visām komandām, kas ir uzņemts Diānas iesaukumā, tad attiecīgi bija garāka sesija dažādu valstu bruņoto spēku pārstāvjiem, aizsardzības ministrijām un tā tālāk. Protams, esam izmantojuši arī Latvijas infrastruktūru, komandas ir bijušas Ādažos, Lielvārdē, esam bijuši arī austrumu pierobežā un apskatījuši, kādi tur ir tie apstākļi, kuros ir jābūt gataviem strādāt, un arī citviet. Tā ir liela pievienotā vērtība šīs programmas ietvaros, jo tā militārā joma ir salīdzinoši slēgta ekosistēma, un tā no malas atnākt un pieklauvēt pie bāzes vārtiem, pateikt, hei, man ir laba ideja, laidiet iekšā, tas varētu būt diezgan sarežģīti. Tad šis NATO Diānas formāts visas alianses līmenī nodrošina apstākļus un procesu, protams, ar zināmām drošības un citām pārbaudēm pa ceļam, lai strukturētā un visiem pusēm saprotamā veidā šie jauno tehnoloģiju inovatori varētu apsēsties pie viena galda ar militāriem gala lietotājiem, izprast viņu vajadzības, un savukārt gala lietotājiem ir iespējas tikt pie jauniem risinājumiem, kas daudz precīzāk atbilst viņu vajadzībām nekā iespējams šobrīd sastopams tirgu. Un kādas ir atsauksmes no uzņēmējiem, cik viņi ir priecīgi redzēt reālo pierobežas, tā teikt, NATO alianses pierobežas vidi un testēt? Ja viņi testē savus projektus šeit uz vietas? Testēšana ir daļa no programmas. Te ir vēl viena lieta, kas ir jāpiebilst. Dažādās NATO dalību valstīs ir arī specializēti testa centri. Latvijā tādi ir 2 kvalificēti. Viens ir Stradiņu universitāte par medicīnas tehnoloģijām, un otrs ir 5G testa poligons Ādažos, un tādi testa centri arī citās alianses valstīs. Un tad atkarībā no tā, kāda tieši testi komandām ir nepieciešami, viņi var tikt novirzīti arī uz citām dalību valstīm, uz šiem ļoti specializētiem testa centriem ir nepieciešams, teiksim, kaut kādas certifikācijas vai ļoti konkrētas pārbaudes. Ja? Tā ir viena sadaļa. Teiksim, tāda tehnoloģiskā testēšana, tā varētu teikt. Un tad ir operacionālā testēšana, kas ir dalība militārās mācībās, ja? Kas notiek arī Latvijā. Un tur tas, teiksim, militārām mācībām tas plānošanas process, tā varētu teikt, īpaši NATO līmeņa ir diezgan garš. Tā kā dažas komandas jau ir piedalījušās šāda līmeņa mācībās. Zinu, viena komanda tieši šondaļ ir Portugālē NATO līmeņa mācībās, un ir citas komandas vēl, kas šobrīd gatavojās piedalīties arī mācībās, kas notiks pie mums vēlāk vasarā un rudenī.
Un kas tad ir tas mērķis, ko jūs vēlaties sasniegt no šīs programmas? Kas ir tas ieguvums aliansē kopumā un pašam uzņēmējam, pabeidzot šo programmu? Tad programma notiek, tā varētu teikt, 2 posmos. Ja? Pirmais posms, mūsu uzdevums ir novest, kā es minēju, lai arī kādā gatavības stadijā viņi ir uzņemti programmā, mūsu uzdevums ir pusgadu laikā viņus novest līdz aprobācijai militāro mācību ietvaros. Ja, tas ir tas mūsu primārais uzdevums. Pēc tam tie labākie, kas tur ir nokļuvuši, ne visi tur nokļūst, protams, viņi tiek uzņemti, teiksim, tā padziļinātajā programmā, kur NATO Diānas galvenais štābs ar viņiem turpina strādāt padziļināti ilgākā laika periodā un iekļaut arī šajā Rapid Adoption Service katalogā, jeb šo, teiksim tā, NATO līmeņa iepirkumā, kur savukārt nacionālajiem bruņotajiem spēkiem šīs tehnoloģijas ir vieglāk un ātrāk sagādāt caur NATO nekā varbūt ejot klasisko iepirkumu ceļu. Šajā gadījumā šo teiksim tā, iepirkumu procedūru menedžē NATO līmenī. Tā kā es domāju, uzņēmējiem tā ir absolūti labākā iespēja tikt pie gala lietotājiem visā aliansē, dabūt viņu atgrieznisko saiti un strādāt ar gala lietotājiem plecu pie pleca. Savukārt gala lietotājiem tā ir iespēja tikt pie jaunām spējām, kuras varbūt līdz šim nebija pieejams. Ja? Jo pamatā mēs tomēr runājam, ka lai tiktu uzņemta komanda šajā programmā, tur jābūt kaut kam tādam, kas nav varbūt plašā veidā tirgu pieejams. Ir jābūt kaut kādai inovācijai, tehnoloģiskai vai pielietojumam vai kādai konceptuāli jaunai idejai. Un kā jums izskatās no šiem uzņēmumiem, kas ir šie 6, vai tur būs kaut kas veiksmīgs iznācis ārā pēc 6 mēnešiem Latvijā? Jau šobrīd, es varbūt nevaru iet detaļās, bet mums ir kanādiešu kompānija, kura ļoti nopietni strādā ar mūsu industriju, lai viņu tehnoloģisko risinājumu iekļautu kā daļa no tā, ko mūsu industrija uz vietas ražo un piegādā bruņotajiem spēkiem. Ja, tas par specifisku varbūt komponenti. Ir faktiski visas komandas ir ieplānojušas dalību militārās mācībās, kas notiks arī Latvijā, 5 no 6. Lielākā daļa no šīm komandām ir arī vismaz uz izskatīšanu uz šo otro fāzi. Tur mēs gala rezultātus vēl nezinām, gaidām, bet es domāju, ka priekš 1. gadā tie rezultāti ir ļoti labi. Un kāds, es iepriekš jautāju, bet man liekas, jūs neatbildējat, kādas ir tās atsauksmes no pašiem uzņēmējiem par šo? Pagaidām ļoti labs. Brīnišķīgi. Bet es domāju, tas, kas arī ļoti svarīgi tādā, varbūt mentālā un emocionālā līmenī, kad atbrauc, teiksim, kanādiešu karavīri, kas pie mums šeit dzīvo un darbojās, viņi redz šo vidi, bet arī, teiksim, atbrauc kanādiešu dronu ražotājs, viņam pabūt pierobežā un redzēt, ka aiz žoga ir viena liela kaimiņu valsts. Viņiem tā ir tāda savā veidā unikāla pieredze, un viņi, protams, labāk tad arī izprot mūsu kontekstu, mūsu vajadzības, mūsu specifiku. Ja. Un, protams, arī pats fakts, ka viņi ir šeit, un šeit arī ir mūsu militārie pārstāvi, gan mūsu industrijas pārstāvi arī dažādos formātos iesaistās. Tur veidojās jauni kontakti un jaunas sadarbības, kuras tur neveidotos, ja šāda programma un platforma, kur satikties, nebūtu. Un savukārt tas, ko es aicinu arī klausītājs, mēs noteikti ceram un gaidām, ka nākamajā dienas uzsaukumā būs vēl vairāk pieteikumu no Latvijas. Ja? Mums ir pirmās kompānijas, kas ir tikuši cauri šim atlases sietam šogad, un mēs ceram, ka nākamgad jau šo kompāniju būs aizvien vairāk. Un vēl viena, varbūt
pavarot priekškaru, tāda papildus iespēja, ja, Unilab Defense arī sadarbībā ar aizsardzības ministriju rudenī plāno palaist arī Nacionālo aizsardzības tehnoloģiju akcelerācijas programmu, kas principā tas formāts būs ļoti līdzīgs Diānas programmai, tuvu 1:1, bet šī programma būs tieši paredzēta tikai un vienīgi mūsu nacionālajai industrijai un uzņēmējiem. Tas ir jaunās inovācijas, kas Latvijā, ko latvieši rada, var noteikti pieteikties. Viņiem jāgooglē Unilab Defense vai kā viņi var jūs atrast un pieteikties? Noteikti, jā, pieteikšanās vēl nav atvērta. Tas, ko šobrīd var pateikt, es nevaru precīzi pateikt datumu, kad viņi tiks izziņot, bet noteikti sekojot gan Unilab Defense, gan aizsardzības ministrijas arī kanālos, gan jau arī Sarks.lv par to uzrakstīs, kad atvērsies pieteikšanās. Bet jā, programma ir plānots uzsākt rudenī, līdz ar to es domāju, ka vasaras sākumā arī gaidām pieteikšanās. Tā kā tam arī aicinu sekot līdzi, un faktiski šīs programmas ietvaros būs, praktiski ļoti līdzvērtīgas iespējas, kā jūs varētu nosaukt tos galvenos, varbūt iegūmus, kas finanšu, es saprotu, fondi, iespēja uz vietas izmēģināt. Būs arī finanšu komponente, attiecīgi atbalsta grantī, bet es domāju, tā lielākā vērtība ir tieši iespēja cieši strādāt ar gala lietotājiem, gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, arī no mūsu sabiedrotajiem, dabūt daudz atgriezniskās saites un potenciāli vairāk arī gala lietotājs un klients programmas beigās. Bet tad galā ir iespējams dabūt iepirkumu savam produktam. Tas ir reāli, vai? Par, teiksim tā, šī iepirkuma komponenta nacionālās programmas ietvaros, tas nav kaut kas, ko mēs šobrīd varam, publiski runāt, kā tas izpaudīsies. Bet arī nacionālā programmā būs paredzēta finansiāla atbalsta instrumenti, lai kompānijām būtu papildus līdzekļu grantu formā, lai attīstītu savas tehnoloģijas. Es teikšu, man liekas, es esmu daudz ko vairāk uzzinājis par šo programmu. Paldies, Kristi, ka ieradāties pastāstīt par Unilab Defense. Paldies, skatītāji, ka skatījāties un klausījāties mūsu podkastā. Noteikti, ja esat jauns uzņēmējs, kurš vēlas attīstīt savu produktu vai vēl pat neesat radījis, bet plānojat to, noteikti iesaku to izdarīt, meklēt Unilab Defense visās pārlūku programmās un domāju, tiekamies nākamajās ierakstos. Paldies! Paldies!